Kas stāv drāzes? Mani sauc Dagnis, un es dziedu un spēlēju saksofonu grupā Citi zēni. Ikdienā radu mūziku, radu dziesmas, man ikdiena paiet studijā, treniņos, braukājot ar riteni un gatavojoties koncertiem. 1, 2, 3 un... Sveiks, dārgais skatītāji! Šodien raidījumā iepazīsimies, kā ir sekot līdzi zaļajam dzīvesveidam kopā ar grupu Citi zēni un Madaru. Tieši tā! Kāda domā, kura Latvijā ir viszaļāk domājošākā koncerta vieta? Protams, ir labi, ka pasākumi notiek vietās, kur ir vienkārši nokļūt. Jo, ja salīdzinām to, kas notiek uz skatuves, visi mehānismi, visi instrumenti, visa skaņas aparatūra, tad aizvien tā ir tikai maza daļa no kopējās enerģijas, kas tiek patērēta braukājot uz koncertu no koncerta. Tas ir tas, par ko ir jādomā, kad mēs organizējam koncertu, nevis par to, cik mums būs gaismas un lukturi un mehānismus skatuves, bet kā cilvēki atbrauks, aizbrauks, padzersies, apģērbsies un tādā garā. Kā ar gaismām? Ir daudz gaismas, es tev teikšu. Ir daudz gaismas. Jūs gribat būt redzami jūs skatuves, Mēs gribam būt redzami un mēs gribam, lai cilvēks žilps, protams, bet tas viss ir jācenšas darīt tādās saprātīgās robežās un jāizmantot gaismas, kas mazāk patērē to enerģiju. Bet kas vairāk patērē, skaņa vai gaisma? Tā mēs zvanām mūsu skaņu inženierim. Man tika uzdots jautājums, kas koncertos patērē vairāk enerģijas, gaisma vai skaņa? Vai tu zini atbildi šo jautājumu? Gaisma. Gaisma patērē vairāk? Jā. Krietni vairāk vai nedaudz vairāk? Es teiktu, ka krietni vairāk. Lukturi kādreiz patērē ļoti daudz strāvas, tāpēc, ka viņam bija liels, traknas kvēlspuldzes. Un kas vienkārši burtiski, tādas vienkārši, viņas burtiski rada pirti. Es atceros kaut kādus pirmos koncertus vai kaut kādos lauku kultūras namās un tam līdzīgi. Ja tu sēdi pie tāda luktura, tur ir garantēs, ka tu esi pārsvīdi sajēg vienkārši, jo viņi ir burtiski ražo karstumu. Tad mūsdienās tādā ziņā, tāpat kā mājās, visi ir pārgājuši no kvēlspuldzēm uz LED, vai uz kaut kādām citām alternatīvām, tad skatuvē arī daudz efektīvāk ir izmantot tādas lukturus, kas ir krietni gaišāki, krietni krāšņāki un daudz, daudz ekonomiskāki. Un tas šobrīd ir pasaulē standarts. Es lasīju, ka Coldplay, piemēram, uztaisīja savu koncertu, kurā bija kinētiskās grīdas. Opa. Un grīdas pārveidoja cilvēku lēkāšanas, dejošanas enerģiju tiešām. Elektroenerģiju, un tāpēc viņiem spīdēja prožektori. Jā, varēja ekstra prožektori pielikt, jā. Mēs darām tā. Vienvārds sakot, zini, kā ir? Coldplay bija pirmā grupa no lielajām grupām, kuras pateica, ka viņas pārtrauc savu koncertūru, kamēr viņi nespēj šādus lielus koncertus rīkot klimatneitrāli. Vienvārds sakot, 2017. gadā viņi nāca klājā ar šādu paziņojumu, bet pēc pāris gadiem, 2023. gadā, viņi atgriezās, un kā izrādās pēc aprēķiniem, viņi ir samazinājuši savu CO2 emisiju apjomus pa 47%. Tā kā viņiem tomēr tas ir izdevies, un tā galvenā lieta, protams, ko Coldplay ir izdarījuši, ka viņi ir pievērsuši uzmanību vispār šai problēmai, un tā ir tā labā lieta. Bet joprojām viena no lielākajām problēmām, rīkojot šādus lielus pasākumus, ir tas, ka, grib vai negrib, bet tiek izmantoti ģeneratori. Un kā izrādās, tie elektrības ražojošie ģeneratori rada būtībā vairāk 3 līdz 6 reizes CO2 emisiju nekā tad, ja elektrība tiek padota pa vadiem. Jā. Bet tāpēc stāstu lūdzu, vai jūs rīkojot koncerts izmantojat ģenerators un vai jūs pievēršat uzmanību tam, ka jūs izmantojat tieši tik lielas jaudas ģenerators, cik jums ir nepieciešams un nedarbinat lielāks ģenerators? Ģeneratori tiek izmantoti koncertos. Mēs visbiežāk neesam atbildīgi par skatuves būvēšanu, skatuves nodrošināšanu. Mēs esam tie, kas ierodās un spēlē, bet ģeneratori tiek izmantoti un
nezinu, cik jaudīgi, nezinu, cik pārtērējot. Bet crossfinger, Crossfinger, ka tie čaļi, kas to rēķina, ka viņi neņem lielāku nekā. Ka viņi neņem lielākus ģenerators. Es esmu īrējis vienreiz ģenerators. Īrējis šitik lielu ģeneratoru, kur es knapi varēju panest, jo viņš bija tik šausmīgs smags. Man klavierēm pietika. Bet, saka, jums varbūt ir plānā kāds īpašs zaļais koncerts, kur jūs visi ar svecīti? Īpašs zaļais koncerts mums notiek diezgan bieži, tad, kad mēs satiekamies un svinam svētkus. Kā piemēram Jāņos mums ir īpaši zaļie koncerti visiem ar ģitāriņām, ar saksofoniņu un ar balstiņām. Un es ceru, ka arī šajos Jāņos tāds mums būs. Bet tas tā, draugu kompānijā tikai, jo tomēr, lai tie 1000 un vairāk cilvēku mūs sadzirdētu. Tas mikrofons ir vajadzīgs. Mazliet vajag, jā, tomēr pastiprināt, jā. Mēs Mēs darām tā!